Krošs skatās baigās šteli gruntēšanai. Pirms tam gruntēju šitādu krāsas rullīti. Krošs tagad nopirka mikrošķiedras šitādu te plāno. Ir daudz labāk ar šito nenormāli aiziet grunts, viss tek ar šito smierīgi ar galvas braukāju. Nu, kaut kāda pilīte iespējams nopild, bet labākais pirkums. Nenormāli labi uzreiz gruntējās. Pagamošu kaut kā uzlikšu. Parādīt. Nu. Savā vietā. Tikko pabeidzu līmēt stūros lentas. Kaut kā baigi ilgi sanās tas viss process, bet nu visur salīmēts smuki. Tagad tik jāgaida, ka nožūs un mošu rītdien atbraukšu pirmajā kārtā nošpaklēt pāriet pirms stūriem pāri. Un tā arī gribās, lai iet uz priekšu, tad jābrauc arī sestdienā strādāt. Atbrauc no rīta, tagad jau pulkstens ir 3, kamēr iztīrīju. Visus putekļus noslaucīju griestus, visu nogruntēju, uzlīmēju šitos, nu nekur kaut stundas 4-5 pagājušas. Tā, no flīzēšanas diena ienākusi. Šodien domāju šito sienu uzmest. Uzflīzēt. Tagad saliku flīzi, uzliku kādā līmenī no grīdas. Principā es uzliku arī 3 rindas uz augšu, pastījos, kas notiekas praugu malā. Sanāca tā, ka viņi čuķi uz augšu paliek lielāka. Tāpēc es šito bīdīju maksimāli līdz malai, lai tā sprauga augšā nav lielāka par nākamo flīzi, nu, kas nāks no malas, lai tur nerēgojas ārā. Nu, tā, tas bišķi satraukums, zin kā tas īsts darbs. Pamēģināšu uzfilmēt, parādīt, kā es te to daru. Nu, tagad tieši mēģināšu nozāģēt. Tā ir nevis keramikas, bet akmens flīze. Nu, pastīsies, kā viņi zāģēsies. Zāģēšu es ar fleksi. Izmantošu šitādu Smart Level sistēmu. 1,5 mm sprauga. Kur man no pirms 2-3 gadiem mājai flīzēju. Arī vannas istabā grīdas un sienas. Tad man palika viss tā sistēma ar visu to, visām tām plaķenēm, tādām saspiežamajām. No tā, esmu flīzējis tikai vienu reizi. Un tas bija, saku, 2-3 gadu atpakaļ, tāpēc ir tāds atkal bišķi satraukums, jo negribās baigas atškarēties. Plus vēl visi šī tie caurumi jādabūna perfekti. Nu, redzēs, mēģināšu kaut ko uzfilmēt, parādīt, kā man sanāk, kā es darbojos. Vilkšu es ar 8 zobiņiem. Kamēr es uzliku lāzeru vakardien, jo man vajag 60 cm no grīdas, man uz statīvu viņš sanāk kaut 70, tad es te uz kastītēm mainīju, dēlījuši sliku, kamēr atradu īsto, kur man vajag. Nu, tā, lūk, rekur kaut kāds flīzes izliku, pastos pēc dizaina, kā viņas izstās. Tā, nu labi, nav daudz ko čakarēties, mēģināšu griezt, reku man blakām ir spainis ar lupatu mitru, jo akmens masa vismaz kronīt, kad urbi ir jāslapina, lai nenobeigtu kronīt un neuzskast, un nesaplīst flīze. Nu ko? Bļa. Provējam, skatāmies, kas mums te sanāks.
Tā, zaļais tā. Vispār es biju domājis, ka diez bišķi ir raitāk. Kaut kāda dzirkstelīti iet, paņemsim, uzmitināsim, lai viņš ir mitrs. Jo tā, pa čučuķi, iesim, skatīsimies. Es nekā jūtu, kaut kur viņa ir cauri, kaut kur viņa nav. Kur tā mums sanāca. Nu, maliņa tāda. To viņi pastīsimies, vai der vispār. Es viņu būtu pareizā līmenī. Viņš stāv savā vietiņā. Tā, karoči izdomāju, man tagad apakšējās ir savūtas un ūdens stiprinājumi ieiet pilnībā nākamajā flīzē. Kamēr man stāv visi šitā pa vietiņām salikt, es īstenībā tagad jau mēģināšu izzāģēt caurumu, lai nav tā, kad es uzjaucu līmi. Un tad man kaut kas nesanāk, un tā līme žūst, un kur čakars sākās. Tā kā davai es tagad pamēģināšu šito sataisīt. Pielikšu to flīzi, visi apmierinās, tad jau jaucam augšā. Tā, tagad statīvs man aizņems, bet kroči mērīšas divos dažādos veidos. Abus divus kopā, lai sanāk pēc iespējas precīzāk. Tātad viens ir rekur, es uzliku lāzeri, iecentrēju pa vidu, uzlikšu flīzi, kur viņai jāatrodās, un ievūkšu ar zīmolu krustiņu. Tā kā tas būs pirmais veids. Tā, nu labi, jāatcerās tikai pa vienai metodē. Šobrīd sanāk tā, ka kur man ir tie krustiņi. Krūnīca 4,3, uzdūk apmēram, kur ir jāatrodās aplītim. Tā, lupata man te ir. Blin, nu ko? Mēģināsim, ne? Uzlieksim kāju. Galvenais to sākumu dabūt. Ticis, bet nost vēl neņemšu. Mācam līdz galam. Izstās pa vidu. Nē, mācam tā. Iet cauri, laikam jāšoka kupa. Nu, skatamies, kas mums te sanācis. Viss tā ir labi. Būs vēl labāk kopā. Gandrīz noslauc jodu. Tā, lūk. Vispār sanāk diezgan glīgi. Čādi te. Fū, nu ko, iesim skatīties vai dara? Ko mums viņu vajag? Bums. Ļoti diezgan precīzi sanāca. Šitas ir ļoti precīzi, šitas ir minimāli nobīdījos sandu, tāpēc ir labi. Es paņēmu pa 5 mm lielāku, tur, lai lielāka vieta, ja nokļūdās. Tā, nu tagad es lieku flīzes, mēģinu saprast, kā krīt gaisma, kā viņas saiet, nesaiet, lai nav kaut kāds pilnīgi tumšais stūris vai gaišo stūri. Izdomāju, man ir sagriezta viena rinda, es sagriezīšu vēl 2 rindas, tad man būs 3 rindas, un tad man paliks vēl pusotra rinda pēc tam. Nu, tā, pagaidām saliku. Tā, kroči, flīžu līme ir uzjauta. Močījam, un skatāmies, kas mums te sanāks. Nav ko raustīties, vienkārši jāmauc. Tad jau izdās, kas te izdosies. Likšu kā špakeli, likšu šitā. Slīni. Tad likšu špakeli atceļu šito. Samēc.
Man ir līnija. Tā, labi. Malins. Liekam iekšā. Šitos mazulīšus. Viņš nemādu, kā viņš tā. Un te tā. Līmenis ir. Protams, sāku riktīgi iekarstu darbos, un beigās jau vairāk nefilmēju, līme žūst, jāgriež viss. Bet nu, kaut kā ir sanācis. Šādi izstās. Te viss čotku sanāca, tajā pirmo. Te atkal sanāca tā bišķītiņās vienā pusītē vairāk paņēmās nost. Nu es it kā pieliku to ventilatoru, it kā viņš nosegs. Nu, cerams, tur viss būs čikiniekā. Šuvītes iztīrīju uzreiz ar nazīti, nomazgāju viņas. Pagājušreiz, kad flīzēju, viņas neiztīrīju, pēc tam saciet, baigi grūti tīrās. Nu tā, it kā līmeni ir, te ir ok, te bišķītiņās šitā flīze tāda sajūta, kad, nu, mazliet viņās ir tas sitiens tur. Bet nu nav tā, ka tās flīzes arī ir ideāls. Viņas pa lielam bija kā senukai flīzes. Mēs samaksājām pa šito sienu grīdu, tur, cik bija kaut 220 eiro kopā pa flīzēm. Cito, nu, sanāca 18 eiro kvadrātmetrā, tad flīžu veiklos flīzes maksā 60 eiro kvadrātmetrā. Un tās tad droši vien ir kalibrētas. Nu tā, uz zemes liku zīmēm, te smuki sanāca, re, kur aizgāja šādi. Te viņš tā kā aiziet. Šī flīze bija gaišāka, pieņemsim, tāpēc es mēģināju piemeklēju šo, kur te šī vietā viņš arī gaišāks, lai viņš tā daudz maz saiet. Plus mīnus. Flīzes vispār ļoti smukas. Izstās ļoti skaisti. Nu viss, nomazgāju flīzes, visu iztīrīju, notīrīju, tagad atstājuši, lai žūst. Viss šodienai viss.